lai gan ir apstājusies šobrīd mazlietiņ tā visa dalība pie spēļu projekta, tomēr jaunieši aktīvi iesaistās Valmieras pilsētasvētku aktivitātēs, to plānošanā un to kūrēšanā, organizēšanā, un arī būs tāda lieta vēl kā Eiropas iela 23. un 24. jūlijā uz Rīgas ielas. Un tad šobrīd mēs tā kā tur esam pievērsusies. Nu, lai tā, kad arī nesanāk tā, kad stāv uz vietas un viss ir apstājies, bet nē, tad mēs vairāk ar tām aktivitātēm šobrīd esam tā kā nodarbināti. Pilsētas svētkos konkrēti tieši jauniešu ideja laboratorija organizēs Velo plus Velo fashion show. Tas nozīmē, ka pagājušajā gadā mēs organizējām Velo fashion show, kurš bija tā kā tāda maza iesildīšanās jauniešiem, saprast, kā vispār lietas notiek, kā to visu izvest pilsētas vidē un tam līdzīgi. Un tad šogad mums ir tā kā doma, ka mēs visu šo pasākumu pavērtīsim mazliet tādu lielāku un krāšņāku, un kad varēs cilvēki piedalīties ne tikai ar saviem velosipēdiem, bet arī ar motocikliem, ar skrituļslidām, ar skrituļdeļiem, rolleriem, var cikot visu, kam ir maksimums 3 riteņi. Nu tā, kad mašīnā mēs jau šobrīd vēl nejūtamies gatavi. Un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam. Arī šogad tam būs labdarīgs mērķis, un par šiem visiem braucamrīkiem varēs ziedot ar savām naudiņām. 1 centīms, 1 balstiņa, kurš ritenis savāks visvairāk tā kā balstiņa, tas arī taps par uzvarētāju. Un, protams, pirmās 3 vietas tiks apbalvotas, un savukārt atkal viss šī naudiņa tiks noziedot labdarīgam mērķim, kas jau šobrīd tiek turēts noslēpumā. Bet ziniet jau, kas tas būs par mērķi? Jā. Ir mums vairāk varianti. Mēs šobrīd vienkārši domājam, kurš varētu būt varbūt vairāk piemērotāks, un lai varbūt nesanāk tā, ka tā ļoti varbūt iziet ārā no tā visa pilsētasvētku konteksta, kas sanāk tā, ka kaut kā tā ļoti uz to nabadzību jau ar tā negribas orientēt. Lai gan šis ir tieši tāds Eiropas gads, kurā ir tā kā jāapkaro šī nabadzība, mēs tomēr tā kā mums tāds priecīgāks nots kaut ko gribētu. Tā, un tad mēs šobrīd vēl tā kā domājam, kurš no šiem mērķiem būtu tā kā īstais un piemērotākais. Vasaras solās būtu tāda aizņemta? Vasara izskatās jau tādi dikti ar visu kaut ko, jo tiek plānotas arī dažādas vēl ekskursijas un vēl tā kā pašiem vēl atpūtas tādi saliedēšanās pasākumi. Tā, kad plāni ir arī braukt, apstīties uz citām pilsētām, kā notiek kaut kāds jauniešu iniciatīvas labās prakses piemērs, lai jauniešiem dod to dopingu un stimulu, tā, kad to ticību galvenais, jā, kad mēs varam to izdarīt, kad obligāti tev nav jābūt 25 plus vai tur 30, un kad arī 18 gados tu vari paveikt foršas lietas, un ka īstenībā viss notiekās. Ja vien pats tu to gribi, un tu pats tam visam, tajā visā procesā piedalies, protams. Tas ir labi, ka ir tik daudz aktivitāšu, ja varbūt pietrūkst atpūtas laiku. Nē, es katrā ziņā uzskatu, tas ir ļoti labi, kad ir viss kaut kur iespējas jauniešiem, kur piedalīties, paspīdēt, jo tas jau īstenībā veido tikai to viņu pieredzi un arī to kompetenci tur, tālākiem nākotnes mērķiem. Un plus no racionālās puses tev ir arī iespēja ar ko papildināt savu CV. Jo man tomēr šķiet, ka darba devējs tā arī izvērtēs, kad vai tu esi tikai mācījies, vai tu esi arī mācījies, un tev ir kaut kādas jau sabiedriskās aktivitātes, ka tu jau esi apburzījies tajā praktiskajā pieredzē, kā varbūt lietām vajadzētu notikties un kā viņas notiekās, un tad mēģinās kaut ko to visu salikt kopā. Bet vai tie jaunieši, kas nāk pie jums uz jauniešu ideju laboratoriju, viņi jau ir tādi, jau uzreiz jau viņi ir aktīvi, ja varbūt atnāk arī kāds, kas saka, kaut ko tā kā gribētos un nezinu, kāda ir tā pieredze vispār tajā darbiņā? Mums ir ļoti daudz un dažādi īstenībā šobrīd tie dalībnieki. Ir cilvēki, kas ir paši jau kūrē kaut kādas arī kultūras lietiņas, saistībā ar Vidzemes augstskolu un tam līdzīgi. Ir arī cilvēki, kas kad kaut ko gribās, bet tā kā bail ir iet runāt tajā pašā laikā. Varbūt es tev līdzi varētu aiziet, pastīties, kā tas viss notiekās. Un tad jau, kad jaunieši nāk līdzi, viņi saprot, ka īstenībā tas nemaz nav tik briesmīgi, ka īstenībā mēs to arī varam. Jo vairāk tu tajā visā apburzies, jo tu vairāk piedalies un tev vairāk tas paņem, jo tev pašam it kā arī pēc tam mazinās visas tās bailes. Un arī, ja iešana pie uzņēmēja, teiksim tā, lai, lūgtu viņu kļūt par mūsu atbalstītāju, tas arī vairs varbūt nešķiet tik briesmīgi. Protams, ne jau vienmēr arī tas atbalsts tiek tā kā saņemts, bet tā, ka līdz ar to katru gājienu, es nezinu, kaut kā jauniešiem arī pašiem rodas tā pārliecība par sevi, kad arī tā pieredzīt, kā runāt, kā uzrunāt. Galu galā uzņēmēji arī ir tādi paši cilvēki kā mēs, tikai daudz varbūt lielāka pieredze. Bet kā tas ir no pašas pieredzes? Jau sākumā bija tā mazliet grūti to visu darīt, jau uzreiz jau? Nē, tas pilnīgi noteikti nebija stāsts kā uzreiz, jo
Un es arī pati esmu sākusi jauniešu ideju laboratorijā savu dalību kā vienkārši dalībnieks. Un tā, kad, un pirmais uzdevums, ka tev ir jāpiezvan uzņēmējam, jāpavaicā viņam par naudas summām un jāsanāk tikšanās, ka tu skaties uz to telefonu, tu saproti, ka tev ir jāzvan. Un iet pirmā diena, un iet otrā diena, tad tev ir jāuztais tēja, tad tev kaut kas jāizdara, vārds sakot, atrodas visu laiku kaut kas svarīgāks. Un beigās tad tu saņemies, un tu saproti, ka tā kā vienkārši uz tevīm gaidu, un ka tu dos kaut kādu atbildi, un tad tu arī piezvani. Labi, secini nemaz nav tik briesmīgi. Tad varbūt otram zvanam vairs nebūs tik ilgi, nav jābriest kā 3 dienas. Bet jā. Nav jau tā, ka viss uzreiz ir arī tā noticies, bet es nezinu, man kaut kā piesaist lietas, kur ir kaut kas, kad vēl ir sev mazliet jāpārkāp pāri, kad viss nav uzreiz tā ar vienkārši ar roku tā caps paņemams, kad tu kaut ko dari un tikai tad kaut kas notiekās. Jā, un tas droši vien ir piemērs, ko teikt citiem, kad es arī tā jutos, bet redz... Jā, pilnīgi noteikti. Es nekad, teiksim, vidusskolās nebūtu domājis, ka es vispār varētu kaut ko tādu darīt. Nekad. Tā, kad bija daudz klusāk, kā varbūt šobrīd.